Labvakar, labas vakaras, jonobot, dobrý den, varbūt vēl citas valodas. Es pirms dažus vārdus latviski, un tad es arī pateikšu angliski to pašu, jo mēs dažādās valodās runājam. First, let me say some words in Latvian, and then I will say it also in English, because we speak so many languages here. Vispirms es gribu pateikt paldies visiem, kas piedalījās šajā starptautiskajā konkursā, jo vismaz no žūrijas viedokļa bija ļoti interesanti un bija tiešām patīkami un baudi skatīties. Un tas tāpat patīkami un baudāmu lietu var redzēt arī kaut kur citur, bet tomēr šī bija īpaša lieta. Šeit mēs savā veidā parādījām, kā mākam pārmantot tradīcijas. Žūrijai no vienas puses bija patīkami, no otras puses arī ļoti grūts darbs. Un grūts bija tāpēc, pirmkārt, ka bija dažādas kultūras, bija ļoti dažādi piegājieni, kā šīs tradīcijas var pārmantot, un bija ļoti dažāds arī tīri mākslinieciskais rezultāts. Un es varbūt varu tikai pateikt, ka tas, kam mēs pievērsām uzmanību, tās faktiski bija trīs galvenās lietas. Mēs šeit esam tāpēc, ka mums patīk folklora, mums patīk tautas garamantas, mums patīk tērpi, mums patīk instrumenti, tradicionālā dziedāšana. Un līdz ar to skaidrs, ka kaut kādā veidā bija jāskatās, cik labi mēs pazīstam šo tradīciju, ko mēs mākam darīt. Teikšu uzreiz, ka daudzos gadījumos ar skolnieku, ar bērnu dziedāšanu, spēlēšanu, dejošanu varēja sajust, kādās skolās viņi ir mācījušies, kāds bijis skolotājs. Otra lieta, vienalga, lai cik, teiksim, būtu man svarīgi pārmantot tradīciju, tomēr ir svarīgi, lai es to daru muzikāli, ja, piemēram, tā ir dziedāšana vai spēlēšana, vai arī, teiksim, skaisti, ja tā ir dejošana. Tad mēs arī šo pusi vērtējām. Un tad es vēl teikšu vēl vienu svarīgu lietu, par ko daudz reizēm aizmirst, un proti, var iemācīties vissenākās tautas dziesmas, spēlēt visneparastākos mūzikas instrumentus un darīt to tehniski ļoti, teiksim, muzikāli spoži un tā tālāk, bet ja es neredzu cilvēku, tad tur tā diezgan tukša tā lieta ir. Tāpēc katrā gadījumā, ja piemēram arī ne tik tehniski kāds, teiksim, vai dziedāja vai ko, bet es jūtu, ka tas cilvēks pēc būtības izdzied savu dvēseli vai izspēlē. Viņam tas instruments ir tā kā pieaudzis klāt, viņam bez instrumenta viņš neko nevarētu darīt, un to var sajust, ticiet man, to var sajust. Tad mēs ļoti labi to visu vērtējām. Nu, varbūt ar šo īso mūsu tādu žūrijas piegājienu es gribētu pateikt, kas mūsuprāt ir tās svarīgās lietas un ko es gribu novēlēt, ka tas novērtējums, ko jūs varbūt jau ziniet vai uzzināsiet šovakar, tas, lai kalpo kā iedvesma to darīt arī tālāk, jo ik viens no jums bija lielisks. Paldies! Tagad es to pašu angliski pateikšu. First of all, I would like to express my really satisfaction with everything what me and all other members of the jury experienced in the competition, in the contest. And I would say that this was a special event, special because we are inheriting some ancient tradition. And now I use this word, we, denoting everybody participating here. And therefore, we do something extra, which usually people don't do. We learn to sing, to play musical instruments, which otherwise people don't play, don't sing those ancient songs or dance ancient dances. For the jury, the job was very pleasant, I have to say. We really enjoyed. On the other hand, it was very hard to do the job. First of all, we are so from very different traditions. And how can you compare Slovak and Lithuanian musical instrument playing, Hungarian, Turkish dancers?
Latvian, and let's say others also. So, but then there are some universal things, and I would like to say just what counted for us. First of all, this is folklore contest. It means we are inheriting, we are studying some tradition. And of course, jury looked how close we are to some specific tradition. How good do we know the singing style, let's say Russian ancient singing style, Hungarian, Chango, or all those traditional things. But of course, we can learn very ancient songs, but we have to do it musically good, in a musical way. We have to play musical instruments so that it would be really playing of instrument. So musicality was also very important for us. And the third thing which was important was you can do whatever else you want to do, but if I don't feel that this is you who is singing or playing, then this doesn't count at all. It means behind all techniques, behind all traditions, we wanted to see a person alive. Everybody of you is a person and can express yourself through music or through dance. And this is what we were looking for. And if we saw all three things, we were happy. Once more, I have to say thank you for very nice, good ethnographic, musical and humanistic performances you did, and I wish all the best to you in the future. Paldies! Priecīgi koncerti! Paldies!